Kustība, it īpaši ar transporta līdzekļiem, ir sarežģīta un ietver dažādu spēku ietekmi, kas nosaka tās drošumu. Droša kustība prasa saprast šos faktorus un to miedarbību. Liela ietekme ir kustības ātrumam. Pie augstāka ātruma transporta līdzeklim ir lielāka inerce, tāpēc bremzēšanas ceļš būs garāks, lai pilnībā apstātos. Jo lielāks ātrums ar kādu transporta līdzeklis iebrauc pagriezienā, jo lielāks ir centribēdzes spēks un lielāka iespēja, ka auto izslīdēs ārā no pagrieziena vai, kas ir vēl trakāk, ieslīdēs pretējā braukšanas joslā. Arī ķermeņa masa ir būtiska fizikāla īpašība, kas ietekmēs to, cik grūti būs pātrināties vai apstāties. Lielam transporta līdzeklim, piemēram, kravas automašīnai, ir lielāka masa nekā vieglajam auto. Tas jāņem vērā abiem auto vadītājiem, jo pat ja abi brauc ar vienādu ātrumu, smagākajam transporta līdzeklim būs nepieciešams lielāks bremzēšanas ceļš. Padomā, no kā jāsargās vieglā un no kā smagā auto vadītāja. Nemazāk svarīgs arī ceļa seguma stāvoklis, kas būtiski ietekmē transporta līdzekļu bremzēšanas spēju. Piemēram, mitra vai apladojusi virsma samazina berzes spēka ietekmi un var padarīt grūtāku apstāšanos pat šķietami drošā attālumā. Mitras segums var izraisīt riepu slīdēšanu, savukārt apladojums var padarīt auto praktiski nevadāmu. Sarežģītos ceļa apstākļos ir svarīgi pielāgoties un veikt drošības pasākumus. Piemēram, ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem un ziemas riepu izmantošana var palīdzēt uzlabot riepu saķeri ar ceļa virsmu, palielinot berzes spēku un tādējādi samazināt bremzēšanas ceļu. Mūsdienās pat ielas velosipēdiem ir pieejamas riepas ar radzēm braukšanai ziemas apstākļos. Kopumā, drošas kustības nosacījumi balstās uz izpratni par kustības ātrumu, masu, berzes, inerces un centribēdzes spēkiem. Ņemot vērā šos faktorus un pielāgojoties dažādiem ceļa apstākļiem, mēs varam nodrošināt lielāku drošību uz ceļa. Un, protams, visi šie faktori ir arī kājām gājēju drošas pārvietošanās nosacījumi. Noskaties vēlreiz, bet no gājēju, ne autovadītāju viedokļa. Atā!